Profesionāliem aktieriem teātris ir viņa dzīve, bet lauku ļaudīm biežāk dzīve ir kļuvusi par teātri. Lai savu lomu tajā varētu spēlēt veiksmīgi, nepiepildītos sapņus un vēlmes viņi īsteno uz skatuves. Šovakar, patiesībā no cirka pamukusi mazliet virvisdejotāja. Katrā ir tas savs āķītis, un tad tu tā sameklē sevī viņu. Piemēram, tagad, man gribās padejot baletu dzīvē, es to nevaru šokar, es varbūt varēšu pastaigāt pa striķi un padejot. Bauskas pusē spēlētāji netrūkst. Novadā ir 7 teātra kopas, un, lai dzīve būtu vēl krāsaināka, jau otro reizi laikā starp 8. martu un teātra dienu tiek rīkoti teātra svētki. Šoreiz gan visas nopietnās lugas atstātas mājās. Uz skatuves tiek uzvest īsi skeči, kuros atļauts nevien sapņot, bet arī caur humora prizmu palūkoties pašiem uz sevi. Īpašais svētku viesis režisors Valdis Lūriņš stāsta, ka teātris ir cilvēku mīlestības māksla, un to spēlē brīvības meklētāji. Jā, var piekrist viņa teiktajam, bet uz laukiem redzēt ir tā, ka gribas vairāk sanāk kopā, tās kustības ir mazāk, un tad vismaz ir, kur saka, izlādēties dienas beigās. 2 reizes nedēļā cilvēkiem vajag darīt tieši to, kas viņiem ir ļoti, ļoti pie sirds. Mums tas ir teātris. Un arī kaut vai 10. vakarā mēs nākam mājās no mēģinājuma, mēs nejūtamies piekusuši. Pieņemsim, ka mēs varam uzstāt jebko. Un, kad spēlēšana ir kļuvusi par neatņemamu dzīves sastāvdaļu, krāsas, ko ienes iejušanās katrā tēlā, kļūst pat svarīgāks par aplausiem zālē.